Sveicināti skatītāji! Šodien tiekamies 5. raidījumā, par aktuālo Mārupē, kur iepazīstinam ar Zaļās partijas biedriem. Un šodien runāsim par izglītību jauniešiem un nedaudz tā kā mākslē arī pieskarsimies. Un ar mani šodien kopā Dace un Artūrs. Dace Mārupes mākslas un mūzikas skolas direktorija. Ja. Un Artūrs aktīvs uzņēmējs 3 bērnu tēvs, kurš izjūt tāpat kā es visas šīs lietas ar bērnu vadāšanām un visu pārējo. Varbūt tad Dace no sākuma īsi ar sevi iepazīstināja. Jā, ir 25 gadus jau vadu Mārupes mūzikas un mākslas skolu. Es arī esmu 3 bērnu māte, jau ir 3 mazbērnu vecmāmiņa. Bet mani bērni garīgas skolās, bet es esmu 25 gadus līdz ausīm izglītībā Mārupē. Un man šķiet, ka šeit izglītībai tiek dots ļoti daudz un ļoti labi tas ir. Bet mēs neko nevaram grozīt, kamēr mehāniski pieaug Mārupe un arī dzimstība ir ļoti laba. Tikmēr mums trūkst bērnu dārza un skolas. Pagaidām trūkst. Pienāks mirklis, kad viss normalizēsies, bet pagaidām trūkst. Bet es domāju, ka pašvaldība dara visu iespējamo, lai nodrošinātu to. Jā, tu ar to? Jā, es esmu parastais iedzīvotājs. Mazliet kaut ko uzbūvēju savā ikdienā, bet 3 bērni, 2., 5., 6. klase, Mārupes pamatskola, iet jautri, mācamies, labojam, sportojam. Ir lietas, kur ir jāpieliek. Tas ir darbu labošanas, dažādi priekšmeti, kas man liekas interesanti, ko vajadzētu mums pārskatīt globāli pašvaldībā, kā vācu valoda, krievu valoda, kas, manuprāt, ir pilnīgi nevajadzīgas, jo krievu valoda šobrīd principiāli nemācās, kā mēs zinām, dažādu apsvērumu dēļ, un galvā bērniem neiet, vismaz manām puikām točna. Jā. Un tēti, kas ir jādara, un tad, kā jau pēc manas pieredzes, es varu palīdzēt. Un vācu valoda atkal ir, es atceros pat no sava laika, kad es viņu mācījos, un man galvā par hundu un man nāme īsti, es neko nezinu, un bērniem, vismaz maniem, ir tieši tas pats. Un, manuprāt, es nezinu, jāpārskat ir, franču, spāņu valoda, kaut kas bērniem interesētu. Bet tā vācu valoda ir kā otrā opcija? Jā, vai krievu vai vācu, jā. Jo Mārupes valsts ģimnāzijā ir krievu un spāņu. Vat redzi. Jaunmārupē, kas ir arī, man liekas. Turpat ir vēl kāda iespējama sadarbība ar Korejas vēstniecību. Man liekas, ka tur arī es zinu, ka bija pulciņš, bet vai viņa ir kā, jo šobrīd bez angļu valodas ir vēl vienai jābūt tā izvēles iespējas starp divām. Tad arī es domāju, ka vācu valodā. Jā, tīri saprast, teorētiski jau nav tā, ka vāciešu maz, bet Jā, bet viņa vat nav tā pieprasītākā. Jā, bet tad pa izglītību sākām. Es saprotu, ka uz 1. klasēm ir kaut kādi katru gadu 600 līdz 800 bērni, pareizi, Dace gan jau, ka vairāk zina. Jā, daudz bērnu ir. Un jau vairākus gadus, es pat vairs nezinu cik, bet daudz gadus jau ir vienmēr uz robežas. Vajadzēs 2 maiņas. Vecāki ir pilnīgi noteikti pret. Es esmu izgājis tam cauri savu laiku. Man bērni Rīgā mācījās 2 maiņās, bet tas varētu būt izaicinoši. Tas ir izaicinoši. Ja jāsaka no mūzikas un mākslas skolas viedokļa, mēs būtu ieguvēji, ja mēs varētu izmantot visu dienu skolu, gan rīta, gan vakar maiņās, bet es pilnīgi saprotu vecākus, kuriem ir jāiet uz darbu, jādomā, kā bērni nokļūst skolā. Bet vienmēr mēs pagaidām tiekam cauri, jo ļoti daudz vecāku ved līdz uz Rīgu bērnus, uz Rīgas skolām. Citi arī izvēlas uzreiz jau stāties ģimnāzijās dažādās no 1. klases. Pagaidām esam tikuši cauri, bet ir cerība, ir nopirkta zeme un taps jauna mācību iestāde vidusskola. Super. Un bērnu dārzi ir tieši tāpat, jo man arī bērns iet bērnu dārzā, un mēs arī uz pašvaldības bērnu dārzu netiekam, un tur nav variantu vienkārši, tas ir garā rindā. Arī jā, bet šobrīd būvējas bērnu dārzu Tīrēnē. Jā.
Tā kā tas jau būs pat ļoti drīz. Tas vismaz kādu daļu bērnus atkal varēsim paņemt. Es domāju, ka vēl noteikti ne visus. Bet ir arī privātās iestādes pašvaldība atmaksā. Līdzfinansē, jā, bērnu dārzu. Bet, kamēr dzims, mums pagaidām problēmas būs. Jo es vienkārši tagad bērnu dārzā pieteicos, es tādu ar lielu cerību, kā es pats no Zosēdiem oriģinālais, un tad pirms tam Ozolniekos dzīvojis. Un tad man likās, 3+ karte, tas ir baigais bonus. Tā kā es tur piesakos mierīgi, paskatos kaut kāda rinda, bet saistošos noteikumus paskatījos 3+ kartēm, tur viss būs forši. Un tad man sieva uzzvanīja un paprasīja, kā mums tur ar tiem pašvaldības bērnu dārziem. Viņa saka, jūs tur rindā esat patālu, kaut kāds tur, es nezinu, kaut kāds 100 tur numuri. Un viņa saka, bet mums taču 3+ karte. Un tā atbilde telefonā bija. Ja jūs nezināt, tad 60-70% no Mārupas ģimenēm ir ar 3+ karti, un tā saproti, ka, 3+ karti, tas kaut kur palīdz, bet ne Mārupa. Ne Mārupa, jā. Kas no vienas puses ir pozitīvā lieta, kad es arī godīgi skatos Mārupas avīzē, iznāk reizi mēnesī, un tad es skatos aizmugurē, tur ir tā ailīte, varam tā nosaukt, kur ir dzimušie mirušie, un vienreiz ir bijis, man liekas, negatīvi par pēdējiem 3 gadiem, cik es esmu skatījies. Visu pārējo laiku ir dzimušie vairāk nekā mirušie, kas, man liekas, tik forši, jā, tas ir tā. Jā, un daudz bērnu ģimenes ir daudz. Mums arī ir atvieglojumi līdzfinansējumā par mūzikas mākslas skolu. Arī sportā, man liekas, tas ir. Jā, arī tas pats par visu profesionālu ievirzu un interešu izglītību. Un mums arī tā ir gandrīz 3. daļa bērni ir atbrīvoti no šī līdzfinansējuma. Un kā ir Mārupas mūzikas skola, mūzikas un mākslas skolā, cik ir, tur ir arī rindas un tā kā konkurss, vai šobrīd var viss uzņemt? Bet konkurss ir, to nosaka jau uzņemšanas noteikumi, jo tur ir, kaut kam ir jābūt noteikti, visi nebūs mūziķi, visi nebūs mākslinieki, visi nebūs sportisti, tāpēc profesionāli ievirzē, protams, ir atlase zināma. Ir pārbaudījums uz muzikālo dzirdi, uz atmiņu un tam līdzīgi uz ritmu. Un māksliniekiem arī ir krāsu izpratne un kompozīcija, kā lapā ieliek. Ir tā, ka atlasam ir konkurss, bet sagatavošanas klasi var mēģināt gandrīz visi. Ir bijuši reti gadījumi, ka tieši sagatavošanas, jo tad pēc gada ir iespējams pateikt, ka bērnam ir attīstība. Un Babītas mūzikas skola tas pats? Babītas mūzikas skola tas pats, jā. Tur ir mūzika. Babītas puse arī ļoti gribētu mākslu, un attālums ir 10 kilometri, bet, lai bērni paši nokļūtu, ir jābrauc caur Rīgu, un tie ir jau daudz kilometri. Jo, kā man arī bērni 2 gāja, viens vēl ietā, viens jau pabeidza Jaunmārupē mūzikas skolā, un arī no Mārupas nav jau tā, ka baigi viegli ir tikt. Skaidrs, ka tur ir tiešais autobus, bet tā arī šobrīd man lielākais puika iet Babītas vidusskolā, un ir problemātiski tik no Mārupas uz turieni, es pieļauju, ka... Jā, man Keita arī iet mākslas skolā Jaunmārupē, pagājušajā gada eksāmenu nokārtoja, tik iekšā. Jā. Ļoti apmierināti, bet jā, man visi bērni iet, man iet Keita mākslas skola volejbols, tas ir tātad Jaunmārupē, Babītas vidusskola Piņķi. Renāras basketbols, viņam ir gan Mārupas ģimnāzija, gan Jaunmārupe, gan Piņķi, jo tur ir fiziskās veselības un plus basketbols, plus baseins, plus tas. Yeah. Un Ričards futbola labi tātad nomainīja no Mārupas drusku prom, attīstās ātrāk nekā Mārupas futbols, viņa gads, attiecīgi viņš drusku citur, bet tā kā gāja arī tas pats. Treniņi ir gan Mārupē, gan ģimnāzijā, gan Tīrainē, gan Jaunmārupē, gan visur. Tas ir tas, kas man arī ļoti interesē un ļoti gribētu šo jautājumu pacelt, ir tas iekšējais transporta tīkls, kas ir vajadzīgs starp Mārupi, Jaunmārupi, Babīti, Piņķiem. Pat ne tik daudz skolu, cik... Jā, gan cilvēkiem, gan bērniem 3-4 reizes dienā, tur rīts, pusdienas, laiks, pēcpusdien, vakars. Viņi paši var visu izbraukāt. Jo mēs iepriekš runājām ar Rodrigo Matīsu, un arī es par šo pašu runāju, kāpēc ir pieņemsim, tas pats volejbols ir 3 treniņi nedēļā, viens Jaunmārupē, viens Mārupē un viens Tīrainē, un tad iespējams vēl kaut kas ir Babītē.
Un tad Matīs arī tā pateica, viņš saka, kā tu iedomājies, tad mēs sadalīsim sportus par pagastiem, vienā pagastā nodarbināsimies ar futbolu, otrā volejbolu, trešā basketbolu un tur vēl kaut ko. Tāpēc ir tā opcija, lai visi tiek uz visām vietām, bet jautājums, vienkārši, man liekas, tas ir diezgan liels izaicinājums nākamajā sasaukumā, kā sakārtot to transporta tīklu, jo pretējā gadījumā mēs arī liela viens ģimenē ir taksists. Diemžēl tā ir. Ja grib vērts iesaistīt, pēc skolas autobusi vismaz tik daudz, ka ik pa stundai līdz muzikas skolai aizved drošies kādu, bet sportu tas noteikti neatvieglo, jo ir dažādās vietās. Sporta skolā ir arī savā mazais transports, bet tādu, bet jādomā arī reāli uzturēt lielu autobusu bāzi. Pašvaldībai tas nav lēti un Bāzi jau gluži nē, es domāju, tur ir tiešām jāsaprot. Es domāju, tie paši 2-3 autobusi, konkrēti 4 braucieni dienā. Es negribētu teikt, ka tas ir Rīgas autoparks ar 45 autobusiem. Jā, un otrs ir, man liekas, arī, kad es vienkārši par cik man uz Māru bērni brauc no muzikas skolas, tad tas, ko es saskāros, es nezinu, šogad īsti, man liekas, nē, bet pagājuši gadu tas bija izteikti. Man bija jāraksta gandrīz vai katru reizi nedēļā muzikas skolas kādam no pasniedzējiem ziņa par to, ka bērns ies 5 minūtes ātrāk prom no stundas. Jo Rīgas autobus, tas, kas braukā, kas ir satiksmes autobus, viņš brauc 5 minūtes ātrāk, kā stunda beidzas. Vai mūzikas skolai ir jāpielāgojas, vai satiksmes autobusam ir jāpielāgojas. Bet tā dīvaini, un tad man puika piezvana, viņš uzrakstīs šodien, jo savādāk netiek mājā pēc tam nākamais ir pēc stundas. Kas ir it kā muļķīgi, no vienas puses, no otras puses, mēģinām kaut kā salāgot. Jā, bet tas arī ir diezgan problemātiski, jo mēs rēķinām pēc laikiem, kad pieved pirmo skolas autobusu, kurš atbrauc visus un atbrauc 2:10, mēs ātrāk nevaram ielikt stundu, jo ātrāk nav autobusu, un tad rēķinām šīs 40 minūtes ar 5 minūšu jau pauzīti. Ir tā, ka tur vairāk nav kur ielikt. Skolotājiem arī jāiet padzerties. Satiksmes autobusam arī savs. Es domāju, kā ar laiku. Nē, izaicinājums skaidrs, kad ir. Runājot par, bija tikko arī koncerts, un es pieļauju, ka jūs arī esat to izbaudījuši, kad aizejot uz koncertu, pagājušajā nedēļā bija Mārupas valsts ģimnāzijas koriem koncerts, kurš arī notika Jaunmārupē muzikas skolā, kur ir viena no zālēm, un mums to zāļu ir tik, cik viņi ir. Un tad mēs visticamāk nonākam kaut kādā ziņā pie otras problēmas, kas ir, tā ir arī kultūras, zāle, kaut kāda lielāka zāle vai koncerta zāle, vai vienalga, kā mēs to nosaucam. Kultūras nams, bet nopietns, jā. Jo šobrīd ir skolas, mūzikas skola un kultūras nams maziņais. Centrā, ja mēs pareiķinām arī kopēju iedzīvotāju skaitu, šobrīd kopā abos bijušajos, jau vienā novadā, ir iedzīvotāji ap 40,000. Jā, ir neliels kultūras nams Mārupē, ir Babītē, arī kopā ar mūzikas skolu tātad jādala. Un ir Jaunmārupē tā ir skola, kuru arī izmanto ļoti šobrīd kultūras pasākumiem, un vēl ir Spunķiemā, pēkšņi aizmirst, kā sauc. Jā, vēl viens kultūras namiņš, bet maziņš, protams, priekš tā pagasta. Tas ir ļoti daudz par maz, ne tikai, lai apmeklētu kultūras pasākums, jo Mārupē varētu kāds teikt, Mārup taču jau robežojas ar Rīgu, Rīgā ir tik daudz pasākumu, cilvēki var braukt, bet cilvēki grib nodarboties ar amatieru kolektīvos dažādos. Nav jau vietas, fiziski nav Mārupas kultūras namā, ir mārupieši, koris Mārupē, vecmāmiņu koris, kolektīvu, kur bērni iet dziedāt. Vecmāmiņu koris. Jā, viņiem saucās seniāri. Un vairāk tur nav vieta, vēl bērnu deju kolektīvu dažādi. Un otrs, nav jau arī, kur aiziet apskatīties. Kaut vai teātris, vai vienalga. Šī gadījumā ģimnāzijas kolektīviem ir, protams, viņiem pašiem nav tik liela zāle, lai varētu vecāks uzņemt. Un mūzikas mākslas skola ir jaunākā iestāde pēc rekonstrukcijas. Un tā ir lielākā zāle novadā, un arī tā ir par mazu ģimnāziju. Cik tur cilvēki ir?
Nu, iespiest var 250 skatītājs. 250. Tas tāds. Cik bieži grib mums ar kādu omi atbraukt kaut ko pastīties? Nē, nevar. Nu, var 1 vai 2 vecāki. Tas pats ir izlaidums. Jā, tas pats ir izlaidums. Bērns Gaidām ārā. Jaunmār upē pamatskola 9. klasi, un arī uzstādījums ir 2 vecāki. Jā. Es saku, ko mums bērns, tā kā brāļsmāsas neņemt līdzi. Jā, tieši tā. Gan jau varēs kaut kā, bet tā, tas ir tā. Saspiesti, tad nav gaisa. Mūzikas skolu pagaidām vēl var uzņemt. Bet arī, es saku, vakardien, tas bija ceturtdien vai piekdien, bija koncerts. Ģimnāzija koriem, mēs arī nokavēju nedaudz pašu sākumu. Pirmkārt, mašīna nav īsti, kur nolikt, tur gandrīz līdz benzīntankam pie Jaunmārupes tālajā. Un tad tu atnāc iekšā, taisi durvis, un tev tur siena priekšā, un tu mēģini kaut kā tikt iekšā. Jo arī tur koristi, 4 kori, manuprāt, bija, un, ja katram atnāk kaut vai 2 vecāki, tur pāri 250 stabili ir. Tā kā, labi. Tās abas lietas ir, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir liels kultūras nams, kur būt gan vietējiem pasākumiem, gan arī uzaicinātiem pasākumiem. Mākslinieki. Jā. Un otrs ir sporta komplekss, bet arī liels sporta komplekss. Kur var salikt visu apakšā, to mēs runājam. Tas arī tā kā plānā ir. Un tad to var arī kultūru kaut ko apvienot, tur var arī kāds koncerts vai kas notikt. Jā. 2 vienā, kas ir. Jā, šīs ir tās 2 lietas, gan jau pie kā jāstrādā. Tad ir jauniešu centri. Fēlīs, vai ir kaut kāda informācija, cik daudz tur, es zinu, ka tur tie pasākumi vienmēr ir pilni, un man liekas, viņi tikko svinēja cik gadus? Nav daudz. 3, man liekas, tikko bija pasākums. Tur tās telpa arī nav tik liela, lai viņi notiktu, bet ir pulcējuši vismaz aktīvie jaunieši. Ir arī jauniešu centrs Piņķos, Labītas pusē. Un vēl ir dienas centri, kur daudz jaunieši. Jaunmārupas dienas centrā, man liekas, Gatis Vācietis ir vienkārši, tas ir ideāls variants, kā bērni grib pulcēties. Un ne tikai bērni, tur ir dienas centrs, arī nāk pieaugušie un pensionāri un dažādi. Bet tieši jauniešiem, tagad ņemot vērā, ka viss ir digitalizēts, viņi jau var dažādas attālinātas seminārs un dažādas notiekums. Jā, bet man jau liekas, tā socializēšanās, mēs viņu nevaram izslēgt. Ar Covidu mēs redzējām, kas notiek, kad ir izslēgtā socializēšanās. No vienas puses bērni saprata, ka var arī ar brāļiem māsām kaut ko darīt. Kā bija tā? Neko neizdarīsi, bet te pašā laikā, ir grūti, man liekas. Man reāli paveicās, ka mēs tieši pēc Covid pārvācāmies uz Mārupi, un tad bērniem bija salīdzinoši viegli ieintegrēties skolā, jo visi bērni to gadu aptuveni nebija bijuši klasēs, un tad tur atnāk kaut kādi jauni klāt, un tas tā kaut kā viegli iegāja iekšā, jo nebija tā, ja es pieļauju, ka, ja mēs atnāktu tad, kad ir, parasts mācību gads bez kaut kādiem Covidiem, kur ir, nezinu, pa grupējumiem vienalga, bet saliedēta klase, un tad atnāk 1 vai 2 jauni klāt, tad savādāk. Bet šajā gadījumā, un tā socializēšanās ar visādiem jauniešu centriem, sportiem, kultūru, viņam, man liekas, ļoti, ļoti palīdz. Jā, ļoti palīdz. Ļoti. Labi. Par kultūru parunājam, par izglītību un drošība. Vai ir kaut kas, ko jūs redzat, gan kā tēvs, gan kā pedagogs un arī mamma, vai mēs kaut kur redzam, ko mēs varētu mēģināt uzlabot, gan ne tikai skolā drošība, ne tikai pulciņos vai interešu izglītība, bet arī tā pati pārvietošanās uz skolu, no skolas. Kaut kādas tādas lietas, kas varbūt krīt acīs un par ko mēs varētu kā padomāt. Man liekas, ka velosipēdi, jo daudz braucis, vismaz pie Mārupas valsts ģimnāzijas ir nenormāli daudz velosipēdu, katru rītu atbraukuši. Jā, uz tīrē net tas pats. Tagad jau atkal pārbūvē ļoti forši, manējie jau braukāja salīdzinoši droši, jo gar dzelzceļu bija gan gājēju celiņš, gan pārbrauktuvis ar gājēju pārbrauktuvēm uz vienu pusi, tad uz otru pusi, bet tagad jau būs jaunais celiņš. Jā, gan gājēju, gan velo, būvē un tur un tīrēnē.
Tā kā es teiktu, tā līnija, protams, vienmēr var uzlabot kaut ko vēl, bet salīdzinoši ir ok, es teiktu, kā izbraukt. Arī no Tīrainas līdz ģimnāzijai var manai ar riteņiem brauc. Pa lielu ielu tur ir tīpaši satiksmi mazāk, jo ir daudz guļošie policisti, kā saka. Jā, man liekas, ka satiksmē ir diezgan droši. Ir pašiem jārunā ar bērniem mājās un arī skolās. Man liekas, apmāca arī pie skolām ir policisti, kas strādā ar bērniem. No rītiem ir. Jā, atgādina par ķiverēm. Par ķiverēm atgādina tieši tā. Tas ir viens no jautājumiem, jo, kamēr mēs viņus palaižam uz skolu un no mājas viņi izbrauc, viss, man liekas, ir kārtībā. Un tad tu brauc ar auto vai ar kājām, tu redzi, ka brauc uz tiem skrējriteņiem. Tur skaidrs, ka tur nevienam ķiveres nav, ja tas ir īrētais. Ja tas ir privātais, tad visticamāk, ka ir, jo vecāki jau gan jau ko uzliks galvā, bet tie, kas ir īrētie. Tas atkal ir kā vecāki. Un jāskatās, kā viņi dabū to skrējriteņu, jo tur jau vajadzīgs ir, lai varētu piereģistrēt. Man puikas arvot prasa, uzliec man uz tās kartes, tad, lai es varu kartes, saka, nē, čeļ drus smadzenes, tā ka vēl nostāsies pelākā šūna, tad stabilāk. Es saku, tad būs, tad varēsiet braukt. Piedodiet, bet pagaidām es vēl neuzticos. Tīpaši, tā, ka jūs sajat baraģos, čeļi, tad ir lielā vara un mēs varam visu, un tad labāk nē. Tā ir mana. Tā es daru. Man šķiet, ka skolās un mājās ļoti jārunā par drošību ir attiecībā uz dažādām atkarību vielām, jo tas piedāvājums runā, ka esot liels. Nevien tas, kā apkārt skolai, bet taču var jebkurā ieiet tur, es nezinu, kā tur ir Snapchat un kas tur vēl. Ir bijis, ka puikas stāsta, ka pat skolā kāds kaut ko ir ienesis no lielajām klasēm. Un tur kaut kas, bet es arī motivēju, vai tiešām jums tas ir vajadzīgs, vai nevajag labāku sportu. Pagaidām izdodās un izvēlas labāku sportu, nevis šos visus. Jautājums atkal kā pašvaldība, vai var ar to cīnīties, baigi jau pielikt policistu. Somu, neizķersi. Bet, ir tagad dažādi noteikumi tiek gatavoti par to, kā var pārbaudīt bērniem somas, jo visur ir privātā robeža. Lai nevarētu. Bet es domāju, ka arī strādā arī to skolās stāsta. Policija arī reidus taisa. Man liekas, tie reidi reāli. Vismaz man nāk bērni mājās un arī interesi stāsta, bija atbraukuši suņi, tur visus pārbaudīja. Tas arī ir atkal tā kā jauna pieredze, kaut kas tam līdzīgs. Un man liekas, arī tagad par drošību ir evakuāciju mācības un tās visas lietas, kas mūsu laikā nekā tāda nebija. Mums nemācīja ne tur. Ugunsdzēsēji brauca nekas tur. Tagad viņi pat var tur, es saprotu, ugunsdzēšamos aparātus iztestēt un tad iznāk ārā. Man liekas, tas arī iedod tādu, tā kā civilā drošība jau, vismaz saprast un mācības, kas ir civilās mācības vai tā militārās aizsardzības mācības, tās vidusskolā šobrīd, vai ne? Es domāju, ka vidusskolā, jā. Tad, protams, jādomā, kā bija tas gadījums pirms 2 par draudiem, kur palikt šajā gadījumā. Īsti nav tādas vietas, ne patversmes, ne... Skolām pagrabi kā tādi nav vispār, vai tad nevienai? Kākurai skolā, laikam. Kam mums ir? Jā, Marus pamatskolā varētu būt, ka ir kaut kas. Jā. Tā varētu būt, jā. Babītē es pieļauju, kad arī ir. Jā. Jā, tur basains ir lejā. Jā. Tad tur kaut kas liek. Un Marus pamatskola. Jā, pamatskolā arī nav. Jā, kas kaut kādā veidā, bet vairāk, man liekas, arī tāds informatīva, tā informācija jāiedod, lai bērni zina, gan mums pašiem ģimenē, gan, jo interesanti, ko Raimonds stāstīja, kad viņi tur pat veido ģimenē kodus un visu pārējo, kas arī ir, pat ne tur kara gadījumā, bet vienalga, mēs esam dzirdējuši par zvaniem no slimnīcas, kad jūsu bērnam kaut kas un tralalā. Un tad tas, ko varam arī ieteikt visiem skatītājiem, mājās vienojieties par kaut kādu kodu vai slepeno vārdu. Aptuveni stāsti, un tad ir jābūt vienam kodam iekšā. Un ja tā koda vārda nav, tad skaidrs, ka tas nav īstais cilvēks, ar ko jūs runājat. Tā kā to pamēģināt caur telefonu sarunām ar bērniem, pie galda vakarā izrunājumu. Un vienkārši to patestēt. Un tad, ja tu saproti, ka tev kāds zvana un saka, jūsu bērnam tur kaut kas noticis, vai vienalga kas, tad sagaidi.
vai mammu, man tagad es esmu slimnīcā, man vajag, nezinu, kaut ko tur, ja nav koda, tad, tu uzreiz zvanam atkal atpakaļ. Jā, ļoti labi. Mēģināsim. Jo tiešām šajos laikos iespēja ir balss pārveidot kā bērns. Jā, par to jau stāsts. Un tas, tā kā atrast veidus, skaidrs, ka mēs neizmuksim no kādām tehnoloģijām, un, bērni to mums pat māca visticamāk, kā ar to rīkoties, jā. Lai cik mēs tur būtu lieli un pieauguši, tad bērns no 5. klases visticamāk, kad saprot daudz vairāk nekā mēs. Kas tā arī ir, jā. Skolas tā kā ir, un tas, ko tu sākumā pieminēji, Artur, es arī ar to saskaros. Nezinu, varbūt Dace var pateikt, bet man liekas, tas ir absurdi, ka bērni nevar labot darbus. Tas ir no šī gada. Skaidrs, ka tas nav pašvaldības kaut kāds lēmums, tas ir valsts lēmums vai izglītības ministrijas. Es īsti pamatojumu tam neredzu. Mēs arī skolā ar vecākiem runājam, kad nav tam īsti pamatojumu. Varbūt tu vari pateikt. Es arī tam neredzu pamatojumu. Man šķiet, ka tā nevajadzētu būt. Vai tas ir, kā Arturs teica, varbūt ir, ka skolotāju kapacitāte pietrūkst, lai labot, lai ļautu, dotu laiku konsultācijām un iet labot. Bet, ja tas ir tikai bērniem, lai viņi saprastu, ka nav cita iespēja, vajadzētu būt iespējai. Es domāju, ka jādod iespēja. Jā, kaut vai matemātiski uzlikt, es saprotu, ir arī tā bijis, ka tur, nezinu, 5, 10, 15, 20 reizes iet labot. Protams, tas arī nav pareizi. Bet, labi, vienu reizi, vismaz, 2 labi uzliekam. Griezt uz 2 reizes, nevairāk. Vai arī atkal tiem, kam ir zemāk pa 6, virs 6, tad atkal kaut kādus griestus, bet tā, ka vispār nē. Tas nav tā kā. Tērēt laiku, lai no 8 uz 9 labot, tas labot. Jā. Bet, lai viņš nepalikt uz otru gadu. Jo, kuram ir otra iespēja, arī mums pieaugušiem dzīvē bērniem pēkšņi nav otras iespējas, ir viena. Ko mēs arī iemācām bērniem, ka tu gandrīz solis pa labi, solis pa kreisi. Viss. Tas uzreiz viss ir slikti, tā nevajadzētu. Es pat nezinu, arī darba pieredzē, vai vienalga, es nezinu, universitāte arī tāds pats noteikums tagad ir. Vai tas tikai nav dzirdēts? Kas ir vēl dīvaināk, kāpēc mēs to bērniem mācam? Man liekas, māja ir tā vieta un skola, un tie pirmie dzīves gadi ir, ka tu vari kļūdīties, un tu caur tām kļūdām mācies. Tā kā iegūsti kaut ko pieredzi un saproti, ka dzīvē viss nebūs tā kā pa baltu diedziņu, būs kļūdas, katrs mēs kļūdamies, un šobrīd bērniem pateikt, ka nē, jūs mēs tagad zogam to vēlmi labot, mēs vienkārši nesanāc, visu to noliekam, ejam tālāk. Nav viņam vēlmi laboties, uzlabot sevi. Jā, jo te pašā laikā, konsultācijas jau nav atceltas. Restīvi, ja jautājums ir, tā kā tu iepriekš minēji, kad iespējams neatmaksā konsultācijas vai labošana, tas ir laiks kaut kāds noteikts. Konsultācijas jau paliek. To ej mācies, tikai procentu darbus tā kā var labot, bet tos nopietnos darbus tos nevar labot. No tiem tikai atzīme veidojās. Jā. Jo procentu darbus jau neņem vērā pie atzīmes veidošanas. Kaut kāda tāda iekšēja nesaprašana. Vai arī cerība, ka viņš gada beigās visus darbus vēlreiz var, viena reize pārrakstīt. Jā, viena reize var pārrakstīt, jā. Jā, un beigas ir, tagad nāk mācību gada beigas, es redzēju vecāku čatā, kas notiek, kad ir... Šonedēļ ir katru dienu 1 vai 2 pārbaudas darbi. Man liekas, vienā dienā pat bija 3. Kas tu tā kā nedēļu nokoncentrējies, visus salabot, vai pat nelabot. Tas ir uzraksti pēdējos pārbaudas darbus. Un tad pēc tam tajā nākamā nedēļā tu vari nākt un tā kā labot tos iepriekšējos. Vai kā, laikam, kas nav nokārtoti gada garumā. Jā, tad tu vienreiz vari nākt un tā kā uzreiz visas vielas kopā vienā darbā. Jā. Tā tu tur pa vielai, un te ir visas vielas. Centralizētais eksāmenis. No sērijas. Visiem priekšmetiem kopā. Vai katram atsevišķi, bet visu vielu gadu kopā. Jo, zin kā, 9., 6., 9. klase un 12. es pieļauju, ka tur nav jau bērniem cita opcija. Viņi ir jāizmanto, jo pēc tam, kaut kur vai pēc 6. iet prom, vai pēc 9., 12. vienalga, tu domā, ko tu dari tālāk.
pārējām klasēm es pieļauju, tas vēl tā, sanāca, nesanāca, nekas jau nenotiks ārā, neizmetīs. Jā, bet tāpēc jau tos arī tad sauc par eksāmeniem. Jā, tagad mēs gan drīz eksāmenus ieliekam katrā klasē, tā kā katrs pārbaudas darbs ir kā eksāmens. Jā, nozīmē, ka būs daudz otrgadnieku. Vai arī iemācīsim bērniem, valsts līmenī domā, kad radīsim viņiem tādu pārliecību vai iedosim, ka tev ir jādara viss ar pirmo reizi perfekti. Vienā gadā droši vien neiedosies. Jā. Bet nav cilvēcīgi, tas kaut kas nav pareizs. Labi, pedagogi un daudz dzirdēts, kad skolās nav pedagogu vai meklē pedagogus. Tev informācija, kā ir Mārupas novadā? Problēma, jā, arī Mārupas novadā bieži trūkst pedagogu. Ir darba sludinājumi, vakances ir. Problēma būs tad, kad atvērsim jauno bērndārzu un pēc tam jauno vidusskolu. Ļoti laicīgi jāsāk domāt. Bet ir dažādi atvieglojumi, kas nāk. Pedagogu bērni, piemēram, vispār izglītības iestāžu darbinieku bērniem ir atvieglojumi bērndārzu rindās, ir līdzfinansējumos. Ir jaunajiem pedagogiem ir iespēja dabūt stipendijas, mācoties jau, vai mācību maksu viņi var, bet ar nosacījumu, ka viņi pēc tam nāk strādāt. Kaut kāda noteikta laika, vai ne? Jā. Bet tajā brīdī, ja tu studē, tu esi pedagogs un studē, tad tev sedz maksu. Kas man liekas ir forši, kaut kāda opcija par dzīves vietu vai kaut ko tam līdzīgi, jo, ja mēs ņemam pedagogu no citas vietas... Mums nav tādu dzīvokļu krājumu. Nav dzīvokļu fonda. Jā, nav tāda dzīvokļu fonda, jā. Bet kas vēl varētu būt tas, ko varētu piedāvāt, lai tas pedagogs nāk? Atalgojums. Pozitīvāks kā citur, jā. Jā, bet tas par to, man liekas, nav tā kā sūdzības dzirdēts, ka Mārupē ar atalgojumu būtu jo Mārupē ir liekas skolas, kamēr nauda seko skolēnam, tad vismaz atalgojums ir konkurētspējīgs. Skolēnu daudz, līdz ar to finansējums arī lielāks automātiski ir, vai ne? Arī bērnārziem ir liels piemaksas, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem ir labas algas salīdzinoši labāk. Labi, pedagogiem un tad vienmēr ir jautājums, kad pedagogiem ir salīdzinoši pieejama alga, bet pedagoga palīgi vai auklītes arī viņiem ir, Jo tas ir proporcionāli, tur kaut kas bija, jā. Jo tās, es zinu vienkārši no iepriekšējiem pašvaldībiem, kuras es bijis, ka tur ir problēma, tur audzinātājas, kas ir tā kā vai audzinātāji palīgi, tur ir, smieklīgi zemes tās algas ir vienmēr. Tad liekas, mēs ieliekam bērnu dārzā visu pamatiņu bērnā. Ja mēs runājam vispār par pedagogu prestižu, tad domājam, kāda ir valsts noteiktā minimālā alga par pedagogu. Tā ir, man liekas, šobrīd kaut kā 1140, man liekas. Bruto? Jā, pirms nodokļu nomaksas tā būtu par slodzi. Mārupē tā ir lielāka. Tad... tur kāds arī par prestīžu, kā mēs runājam, ja minimālā alga ir 700. Tieši tā. Kāda ir atbildība, cik jāmācās un cik jāieliek? Tieši tā, pašam no sevis, jā. Bet atkal, skaidrs, ka mēs jau varam teikt, mūsu laikos tur bija tā, bet es esmu par to, ka bērniem ir jādara kaut kādiem, viņiem ir jābūt pienākumiem, kaut ir to pašu klases sakopt, tāfeli notīrīt. Jautājums, vai mums ir vēl kaut kur tāfels, kas tiešām jātīra roka. Bet vienalga, kaut kādas tās minimālās lietas darīt, un ja kāda skola vai klasē, mēs esam kaut kādās klasēs mēģinājuši par to vienoties, kad ir savas vietas jāsakop, un to arī dara, bet man ir bijuši bērni arī vietās, kur pasaka, nē, tas nav, to bērns nedrīkst darīt, tā ir viņa pārkāpums, man liekas, absolūti nepareizi. Mēs arī mākslas nodaļā eju un runāju ar bērniem, jo viņi arī, tur ir ķēpa liela krāsas, viss atstāja, viss noliec, izlietnes, pielietas, un es runāju ar bērni, jums, būsiet lieli mākslinieki, jums būs sava studija, un būs savas, varbūt, studijas uzkopējas, tad jūs tā varat darīt, bet šobrīd jums ir jāmācās, jūs taču mājās arī esat nokopiet, tad jums kāds to dara, un diezgan bieži ir, jā.
Mums ir apkopējis mājās, ja. Viņam var tā, nu, ka nekas taču nav jādara, ja. Bet, nu... Mums mājās ir teicis, kas skraida un visu laiku runā. Nē, skaidrs. Krāsas, Nu, mēs jau tieši tāpat arī daram, jā, nu, kad, nu, kaut vai, nu, traukus aiz sevis novāc, nu, savu istabu savāc, nu, tās pamatlietas. Skolā Pamatlietas tieši tagad. Papīrīts nokrits ir. Bet tas nav mans, viņš saka. Es saku, nu, mans arī nav vispacāšu. Nu, redz, kurš šintēn var izmest, nākošais varbūt izmet, jā. Jā, bet tā, nu, tas ir, nu, ne tikai pedagoģiskais, bet, nu, tas ir skolotājs kaut kādā ziņā ir kā ģimenes loceklis, kas māca to cieņu, to izturēšanos, savu esību, es nezinu, nu, tā kā ieliek tās pamatvērtības iekšā, ja mēs ģimenē skaidrs, kad mēģinām visi ielikt iekšā tā kā pēc savas saprašanas, kā kuram, nu, kādas vērtības ir tādas ir, bet tā skolotājiem vajadzētu likt, un tas arī, man liekas, to prestižu arī liek. Nu. Man šķiet, jā, ka tieši tas, ka viņi nodarbojas vēl pēc skolas, ir sports, mūzika, māksla. Pirmkārt, viņš organizē tā bērnu laiku, viņš proti sev, zina, ka viņam jāpaspēj tur, un vēl jāpaspēj izmācīties. Un, kas attiecas uz, kad viņš atnāk, nu, piemēram, mūzikā, viņš ir 1-1, 40 minūtes 2 reizes nedēļā. Man šķiet, ka dažkārt viņš ar vecāku nav tik ilgi sarunās 80 minūtes nedēļā, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī, ko tas skolotājs viņam iemāca. Tas ir no svara. Pārpus kārtas sporta nodarbojas, tas ļoti labi, es arī gribēju pieminēt, skolām vajadzētu motivēt bērnus, jo man abiem puikām ir draugi gan, kas nodarbojas ar sportu pēc skolas, gan tie, kas nē. Un mēs esam tādu iekšējo pētījumu veikuši mājās. Tiem, kam ir pēcstundu nodarbības, vai sporta, vai pulciņu, vai dejošanas, vai vienalga kas, viņiem vidēja atzīme skolā ir augstāka nekā tie, kas nedara neko. Un attiecīgi skolu caur šo varētu motivēt, ja tu iesi, pieņemsim, sportot, dejot, vienalga, ko darīt, tev tur gadā vai pusgadā būs 1 vai 2 brīvdienas, pieņemsim. Un ar to motivējot, ka viņam būs brīvdiena, viņam būs vēlme iet sportot un uzlabosies atzīmes. Nē, nu labi, vai brīvdienas ir viens, tas kā piemērs, izdomāt, tā vēl kaut ko, jā. Savādāks motivācijas. Nu, tā kā mums bija, es zinu, gan universitātē, gan, nu, dzīvojot Zosenos atkal, ir tāds slavens slēpojums apkārt alokstam, un mums viņš nebija obligātais, nu, bet, ja tu viņu noslēpoji un atnes tur to savu medaļu vai diplomu uz skolu, tev sportā bija 1 liekas 10. Nu, kas vienkārši tu aiziet kaut ko izdara, un šajā gadījumā tieši tas pats, nu, ja tu ej, pieņemsim, sportā vai mūzikas skolā, nu, tad pieņemsim skola, attiecīgi sportā tev ieliek vienā pārbaudas darbā, nezinu, 10. vai mūzikas stundas skolotāji ieliek pārbaudas darbā 1 lieku 10. Tieši tā. Jo tu esi mūzikas skolā un tu tāpat, nu, kaut ko jau tu mācies, nu, vai tu sporto papildus, nu, kas var būt jautājums, kā to samanedžēt kopā starp skolām, mūzikas skolām, un ne tikai, nu, ka tu ej, pieņemsim, ārpus mūzikas un mākslas skolā, kur tu varbūt netiec kaut kāda apstākļa dēļ, bet tu ej Rīgā kaut kur. Nu, tas arī nāk līdz skaidrs, ka, nu, kas, nu, kaut kādā veidā tie bērni un brīvais laiks tiek, jā. Un, kā jau teici, ka tu to savu laiku jau ieplāno, saplāno. Jā, jo tur, nu, skaidrs, ka sportā, man liekas, tur ir tieši tā, ka, nu, treneri ir daudziem bērniem, man liekas, kā otrie tēri un kaut kas tam līdzīgi, nu. Mūzikas skolā un parastā skolā, nu, man liekas, ka tas treneris ir prestižāks iespējams kā skolotājs. Jautājums, vai to var kaut kādā veidā izlīdzināt un panākt to, ka arī skolotāji ir, nu, bērnu acīs prestižāki. Nu, jo šobrīd, man liekas, nu, ir tā, ka atkal kā ģimenē iemāca, bet tas, ko mēs dzirdam skolās, nu, vai vecāku sapulcēs, vai kur, kad daļa bērnu vairs neuzskata skolotāju par autoritāti un par kaut ko respektējumu. Protams, arī paša pedagoga personība no svara, kā viņš spēj panākt cieņu un par sevi, ka tam bērnam ir respekts un viņam gribas ar šo skolotāju. Bet arī no ģimenes ļoti daudz nāk. Kā to iemāca, vai ko tas stūbais skolotājs tev tur prasa, vai arī, nu,
skolotājs prasa to, kas tev ir jāzina, vai ne? Nu, ir lieta, kas... Parasta lieta, es ļoti bieži stāvu skolā pie durvīm, tad, kad piebrauc skolas autobus un skrien bērni iekšā. Nu, septembris, oktobrs ir, es vienmēr sveicinu pirmā. Pēc tam jau viņi apmēram iemanās, nu, kad, reku, viņi stāv, nu jāpasveicina. Bet ir pasākumi, kur nāk, kad ģimnāzija vēl kādi, un kas nesveicina, tie ir vecāki. Dešurāns saka, nu, es neesmu viņu cieņas vērta, laikam, bet jāsaka ar vecākiem. Protams, es pilnīgi piekrītu. Es vai uz sporta pasākumiem, vai tur, nezinu, vakarā pakaļ bērnam, es vienmēr dežurānu. Man tas ir, nu, tā tam ir jābūt. Nu, un arī savstarpēji vecāku. Es zinu, ka bērndārzā un skolā, nu, tu skaidrs, ka tu pirmo reizi ej garām, nāk tev pretī, nu, tu redzi, ka viņš nāk no bērndārza, es eju iekšā, viņš nāk ārā. Nu, es vienmēr labrīt, un pirmajās dienās skaidrs, kā tu teici, septembrī, tu skatās, es tevi varbūt dīvaini, bet pēc tam, nu, skaidrs, nu, ja tev katru rītu saka labrīt, nu, kā tu neteiks, tu vienā brīdī sāks teikt atpakaļ, un tad, nu, varētu būt interesanti pavērot, kad iespējams arī, nu, tas cilvēks, kurš tād ir sācis teikt labrīt, viņš arī jau nākamais nāk pretī, nevis es, bet kāds cits. Un viņš arī varbūt jau saka labrīt, nu, tādā veidā. Skaidrs, ka tie bērni arī mācās, nu, viņš iet pie rokas, viņš sēž klēpī, viņš mācās, nu, viņš nevar pateikt neko, bet tā ik par rītu man kāds sāk. Mēs vienkārši nav laukiem, es arī esmu Sabilē dzimusi, un man mamma bija zobārs, tagad es nepasveicinātu kādu uz ielas, tad man bija jāsveicina vai zinu vai nezinu visas, jā, bet nu, tiešām tādas liekas primitīvas normas, nu, kas ir pašsaprotams, pat nebūtu jāpiedomā. Nu jā, pieklājība, cieņa vienam pret otru, un man liekas, nu, lai arī nāk Mārupē daudz jaunu cilvēku, un es saprotu, ka Mārupē aug, nu, tā kā ļoti, nu, ja mums tagad ir 40,000, man liekas. Pāri drusciņ pat. Nu, reāli ir pāri, bet deklarēti ir gandrīz 40. Jā, jo bija tikko Mārupes sižets, pirmsvēlēšanas sižets televīzijā, un tad teica, man liekas, kaut 38 vai 39,000. Nu, tā kā, jebkurā gadījumā tuvu tam. Un skaidrs, ka tas vairs nav tā, bet mums ir, nu, tā kā, novadi pagasta centri, tās skolas konkrētās, nu, kur, ja mēs viens otram izrādīsim cieņu, viens ar otru sveicināsim, tad mēs veidosim arī tā kā savu komunu. Nu. Tieši tā. Un caur tiem pašiem kultūras pasākumiem, sporta pasākumiem, kur mēs ejam un varbūt fanojam par savu bērnu vai par savu pazīstamo, kurš dzīvo uz ielas, kurš dzīvo tajā pašā rajonā, nu mēs arī tā kā veidojam to kopienu un kļūstam kaut kādā ziņā paši labāk. Jā, ļoti svarīgi tieši to veidot, jo Mārupē, kā teica, tik daudz ienācēt, nu, pēdējais no ozolniekiem tu ienāc, cits no turien, cits no Balviem, cits no Talsiem, un viņi šeit veido savu jaunu dzīvi un veido savu piederību Mārupē, ja? Viņam katram ir savas tradīcijas nāk līdzi. Jā. Un kā veidot, lai tā būtu tā Mārupa, nevis es te dzīvoju tikai un maksāju. Tieši tā. Tieši tā. Visticamāk, caur savu piemēru, caur savu bērnu piemēru, tas mums arī ir jādara, un es domāju, ka tas arī ir veids, kā mēs lēnām, nepārtraukti un konstanti to visu darot, arī panāksim to, jo te pašā basketbolā, kur mēs tikko braucām atbalstīt, nu arī, tu pirmajā reize aizēji ar savu tur fanu atribūtiku, un tu saproti, ka tu nepazīsti pēdējās reizēs, jo tur visus pazīsti. Un tev ir prieks, kaut arī tev tur nespēlē ne dēls, ne varbūt kaut kāds paziņa, bet tu redzi, ka tie Mārupes puikas, kas tur spēlē un cīnās ar to, ko viņi tur cīnījās, nenormāls, man liekas, tāds gandarījums, prieks, un caur šīm mazajām lietiņām, man liekas, jāliek kopā, un tā mēs izveidosim laipnāku, labāku un kā draudzīgāku vidi, Mārupi un visu pārējo. Paldies! Paldies jums par šo sarunu. Man liekas, tāds ļoti pozitīvs nots. Super! Paldies, skatītāji, un gaidam nākamās sērijas. Vēl būs pāris sērijas, ko mēs palaidīsim un iepazīstināsim ar saviem cilvēkiem. Mūsu Mārupi skatieties YouTube un Facebook un Instagram kontos, runājam, komentējam un veidojam Mārupi draudzīgu, mīļu un
iesaistoša vai iekļaujoša. Paldies jums! Un zaļu. Jā, un zaļu.